Tā, un šeit vēlreiz es ātri pastāstīšu, ieskicēšu, kas tad ir pieejams manis izsludinātajās Akāšu kroniku lasīšanas apmācībās. Jūs man jautājat, un tātad pirmkārt mēs runāsim par Zemes magnētisko lauku, par frekvencēm, par Šūmaņa frekvenci, par katra individuālo frekvenci, kas tas ir, kas ir iekšējais starojums, ja? Kas ir trešā acs, kā savienoties ar Akāšu kronikām, kas ir Akāšas kronikas, kādi ir šie esības līmeņi, apziņas līmeņi, ja? Un, protams, tātad praktiskās lietas, tās ir manis vadītas, ierunātas meditācijas, pavisam, praktiskam darbiņam ar sevi. Ir jautājums par to, vai pēc apmācībām es mācēšu lasīt Akāšas kronikas. Šis jautājums ir neviennozīmīgs, tāpēc, ka ir ļoti atkarīgs no katra viena individuālās situācijas stāvokļa, ja, un spējām un tā tālāk. Tāpēc es šāda veida, teiksim, apgalvojumu nevaru izteikt, bet es iedodu visu, lai cilvēks to varētu praktizēt tieši tik ilgi, cik viņam tas ir nepieciešams, lai, jā, viņš varētu sevī šo spēju attīstīt. Tā kā reiz apmācībās arī runājam par tiem priekšnoteikumiem, kuri ir nepieciešami cilvēkam, lai viņš varētu savienoties ar šo informatīvo lauku. Un tāpēc tas rezumē ir, ka būs noderīgi arī tas viss, kas būs ap tieši to savienošanos ar Akāšu kronikām, visa tā apkārt būvētā informācija, kas veidos to izpratni, ja, kas, kā jau es vienmēr visur saku, ir arī tomēr ļoti svarīga. Ja? Tā kā laipni aicinu pieteikties un izmantot šo iespēju. Ielikšu šobrīd labāko, kodolīgāko, ko var ielikt 8 nodarbībās. Varbūt, ka pēc tam būs atkal kaut kas savādāk, bet šobrīd ir šāds piedāvājums.